Masāds, kas aptur ripu aiz vārtiem, piespēle turpat blakus esošajam Laviņam. Rodrigo raida tālu, piespēle uz priekšu Dārziņam. Iespēja iziet viens pret pretinieku vārtsargu, bet mazliet pietrūkst ātruma. Jā, mums šogad ļoti pietrūkst izlasē tāda maza ātra uzbrucēja, kāds ir Pēteris Ostašovs. Visi Latvijas izlases fani cerēja, ka Pēteris papildinās izlases rindas, un daudzi līdzjutēji pat ir neizpratnē par izlases galvenā trenera Biļavska lēmumu nepaņemt viņu komandā, bet treneri var saprast, protams, jādod ceļš jaunajiem, jādod viņiem iespēja sevi apliecināt. Tomēr tāds pieredzējis spēlētājs kā Ogres Kurbada līderis Pēteris Ostašovs izlasei būtu ļoti noderējis ne tikai šādās situācijās. Nevelti hokejā pasaulē viņu pazīst kā mazo cinīti, tik nepiekāpīgs jebkurā spēles situācijā ir šis augumā mazais, bet ļoti tehniskais un ātrais uzbrucējs, un šis mazais cinītis ir apgāzis jau nevienu lielu vezumu.